mūsu projekta rezultātus, un paša sākumā es nedaudz izstāstīšu par pašu projektu. Projekta ideja bija izpētīt, kā finanšu prātība ietekmē pensiju sistēmas ilgspēju. Mūsu doma bija, lai katrs sāk ar sevi, ja mēs katrs parūpēsimies par savu nākotni, vai mēs domāsim par investīcijām, domāsim, kā pareizi pārvaldīt naudu, tad arī tad, kad sasniegsim pensijas vecumu, kopa sistēmai būs vieglāk, bet katru individuāli vairāk interesē nevis, ka sistēmai būs kopumā, finanšu sistēmai un pensiju sistēmai būs vieglāk, bet arī man katram cilvēkam, man individuāli būs vieglākas vecumdienas un patīkamākas vecumdienas, un tāpēc mēs nolēmām tieši papētīt, ko mēs katrs varam darīt jau šodien, neatkarīgi no mūsu vecuma grupas, kurā vecuma kategorijā mēs esam, ko mēs varam darīt. Un te mums bija tāds sastāvs no mūsu universitātes, no dažādām fakultātēm, cilvēki, kas ir gan pārsvarā, nu mēs finanšu cilvēki, tad mums ir cilvēki no izglītības jomas, arī no ilgspēja mums bija ar tādu geogrāfisko un klimata izmaiņām un juristi, tā mums ir tās diezgan plašs kolēģi loks, bet visi no Latvijas universitātes un arī tas nedaudz par pašu projektu. Šis projekts ir mūsu universitātes projekts. Ar lielu ietekmi saucās lielas ietekmes projekts ar domu pētīt tēmas, kuras ir aktuālas sabiedrībai. Ja, tāds paņemt tas, ko mēs varam labu darīt kā universitāte sabiedrībai. Un mūsu tādi svarīgi rezultāti, kurus mēs jau arī gandrīz esam iztenojuši, viens bija saistīts ar sabiedrības izglītošanu, un mēs sagatavojam tādu finanšu izglītības programmu divām kategorijām. Viena ir aktīva vecumā iedzīvotāji 15 stundu kursu, un tad arī speciāli ir senioriem, lai arī viņi var celt savu finanšu prātību. Tagad notiek šo kursu aprobācija, šo lekciju aprobācija, un pieteicas jau pāri 400 cilvēkiem. Uz karta ir vairākas tas nodarbības, notiek tagad online, sadarbībā ar Latvijas Universitātes tālāk izglītības akadēmiju, un, teiksim, tāds, es domāju, nākotnē sadarbība arī var būt ar Latvijas banku, kas ar finanšu pratību arī aktīvi nodarbojas un arī izglīto, un mēs varam arī nākotnē domāt kopā, kā sabiedrību vairāk izglītot. Un kolēģis jau aktīvi lasa tas lekcijas, kas man šeit sēž un šajā pusē atrodās, tad arī aktīvi piedalās. Nākamā ir zinātniskā ietekme, ir publicēti vairāki, viens zinātniskais raksts, kas mums ir zinātni, ir jācer, kas ir Q1, mums skaitās ir augstāka ranga publikācijas, un arī to nākamais raksts. Tika prezentācijas veiktas konferences, kur mēs aprobējam arī pētījuma rezultātus, startautiskās konferences gan uz vietas, gan ārzemēs. Arī ir iespēja piedalīties startautiskās konferences kā keynote uzrunas, kas ir īpaši parasti svarīgas, un arī dažas jau ir notikušas gan Amerikā, gan Polijā, un nākotnē tāpat jūnijā būs Azerbaidžāna, un tad arī online vēl viena. Par sabiedrības informēšanu un iesaisti, tad mēģinājām aktīvi arī iesaistīties masu medijos, podkastos, televīzija, un ir arī pieteikts viens projekts. Tas vēl ir Latvijas zinātņu padomes projekts, bet doma ir, jo pensiju sistēma, pensiju reformas ir aktuālas ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē un Eiropā, un līdz ar to mēs skatāmies arī plašāk uz nākotnes projektiem. Tas īsumā bija ievad vārdi par mūsu projektu, ko esam izdarījuši, un tagad mēs iepazīstināsim ar pētījuma rezultātiem. Un sadalīts tas ir tādās 3 daļās. Sākumā mana kolēģe profesore prezentēs finanšu prātību novērtēšanu jauniešu vidu, jo viņi veica aptauju, kas būs nedaudz jaunākie dati nekā tālāk, ko es oficiāli publicētu, esmu izmantojusi pētījumos. Tad mūsu kolēģe Larisa Bulle ieskicēs problēmas par pensiju reformām,
Un beigās es prezentēšu šādi pētījuma rezultāts, kā finanšu prātība ietekmē pensijas. Un tagad es došu vārdu mūsu cienījumai profesorai Svetlānai Saksonovai. Paldies. Labdien visiem. Kā reizē es ar mūsu studentiem, redziet, mēs esam te divas autores, es un Liana Rožina, tā ir mūsu maģistre, veicam tādu pētījumu finanšu prātības novērtēšanu jauniešu vidū Latvijā. Un jāsaka tā, ka es domāju, ka par to visi zina un tam visi piekrīt, ka mūsdienu pasaulē finanšu prātības līmenis kļūst par galveno faktoru, lai sasniegtu gan personīgo, gan sabiedrības labklājību. Tomēr, kā rāda pētījumi, tostarp Latvijas bankas veiktie pētījumi, vēlāk es pieminēšu, tur bija veseli 3 pētījumi veikti, vēsturiski pirms mūsu mēs veicam 24. gadā. Latvijas bankā to darīja 3 reizes pirms, un pēdējais bija 22. gadā veikts. Šie visi pētījumi parādīja, ka iedzīvotāju finanšu prātības līmenis ir tomēr zems, kas izraisa finansiālas grūtības un neefektīvu finanšu pārvaldību. Un šeit mēs apkopojam tādu schēmiņu, kurā ir redzams, ka finanšu prātība tieši ir pamatā visam tam, kas redzams ir augstāk, finansiāla pārliecība, finansiāla drošība, finansiāla neatkarība un paša augša ir finansiāla labklājība, kas ir galvenais, par ko laikam cīnās visi domā un sapņo. Un tātad mūsu pētījuma mērķis bija novērtēt Latvijas jauniešu finanšu prātību un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Pētījums ir bāzēts uz Latvijas bankas 22. gada metodoloģiju, lai salīdzināmi būtu rezultāti, jo ja mēs izstrādātu citus jautājumus aptaujā, tos rezultātus nevarētu salīdzināt. Bet mums bija tāda nianse tomēr izveidota, ka mēs pētījām ne vispār jauniešus, bet sadalījām mērķa auditoriju uz pusēm. Tur bija cilvēki, kuriem ir finanšu izglītība un kuriem nav. Tātad bija izveidota tiešsaistes aptauja un respondentu grupa bija jaunieši no 18 līdz 29 gadiem. Aptaujas periods bija no janvāra līdz maijam 24. gada un metode datorizēta tīmekļa intervija. Un tātad faktiski tur vēlāk būs arī pieminēts par to, ka 300 respondenti bija aptaujāti. Aptauja bija izplatīta 55 izglītības iestādes, universitātes, koledžas, tehnikumos, vidusskolas un, protams, kā bija nodrošināta dalībnieku anonimitāte. Tie 300 respondenti, kā es jau pieminēju, 150 ar finanšu izglītību un 150 bez finanšu izglītības. Un aptauja bija salīdzināti zināšanu līmeņi starp abām grupām. Mēs, protams, ļoti gribējām un laikam izdevās to panākt, ka bija faktiski aptvertas visas grupas, gan jaunieši, gan sievietes, gan vīrieši aptuveni uz pusēm, nedaudz vairāk sieviešu, sievietes vienmēr ir nedaudz aktīvākas, ja. Vecums bija vidējais 23 gadi, var tā pateikt, un faktiski cilvēki bija no visiem Latvijas reģioniem. No Rīgas, protams, nedaudz vairāk nekā no citiem reģioniem, bet redziet arī Pierīga, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale. Un tātad šiem visiem cilvēkiem bija dažāds
status un nodarbinātības sadalījums. Tātad bija cilvēki, kas strādāja algotu darbu, bija pašnodarbinātie, bija tie, kas studē un strādā, bezdarbnieki, tikai 1% studenti un arī vidusskolēni. Un te ir apkopota, šajā tabulā ir apkopoti finanšu prātības rezultāti un to komponenšu salīdzinājums ar Latvijas Bankas 22. gada pētījumu, kas būs parādīts nākamajā slaidā. Tas ir kopējs nosaukums abām tabulam. Un te jūs redzat respondentu skaitu kopēju un maksimālo punktu skaitu, ko varēja iegūt. Cilvēki bija attiecīgās kategorijas, redziet, runājot par finanšu prātību, kā tādu 19 punktus varēja maksimāli savākt. Un tad finanšu zināšanas, finanšu uzvedība un finanšu attieksme vai attieksme pret finansēm, maksimālais punktu skaits, redziet, bija tāds. Un, kā jūs redzat nākamajā tabulā, kad mēs salīdzinājām mūsu rezultātus ar Latvijas Bankas veiktā 22. gadījumā pētījuma rezultātiem, nedaudz labākie rezultāti ir redzami šeit, tā kā mūsu aptaujai, tomēr pagāja 2 gadi, tomēr daudz, tas ir liels darbs, bija ieguldīts, strādājot pie tā, lai finanšu prātības līmenis tomēr augtu mūsu valstī, un jūs redzat salīdzinājumu. Varbūt tie rezultāti nav īpaši lieli un labāki, bet tomēr ir cerības, ka turpmāk šī tendence saglabāsies. Jā. Un tātad secinājumi, kurus mēs varējām izdarīt, viņu bija krietni vairāk, protams, personas ar finanšu vai ekonomikas zināšanām uzrādīja augstāku finanšu prātības līmeni. Tas bija gaidīts, un tas ir ļoti labi, ka tā ir. Lai gan aptauja netika konstatētas būtiskas atšķirības starp vīriešu un sieviešu finanšu prātību, vīrieši uzrādīja nedaudz labākus rezultātus. Mēs to redzam pēc saviem studentiem arī, ir tādi drosmīgākie, vienmēr atsaucīgākie, runājot par jaunām tehnoloģijām un interesējas vairāk par šiem jauniem rīkiem un izrāda interesi vispār pret finanšu instrumentiem. Daļa jauniešu tomēr nezina, kā pasargāt sevi no krāpniecības internetā. Cerams, ka tie nebija mūsu finansisti. Tā arī ir, es saku cerams, bet tā arī ir nepieciešams uzlabot izpratni par inflācijas ietekmi uz uzkrājumiem un salikto procentu aprēķiniem. Tas bija problēmas, mēs bijām uzdevuši konkrētus jautājumus un daudziem nevarēja atbildēt uz tiem. Aptauja atklāja nepieciešamību pēc plašākas izglītības par uzkrājumiem un finanšu plānošanu. Tā arī ir tāda nedaudz vājāka vieta. Pētījums parādīja, ka jauniešiem ir grūtības ar parādu pārvaldību. Jaunieši biežāk izvēlas tūlītēju tēriņu, nevis uzkrāšanu vai kapitāla veidošanu. Un finanšu pakalpojumu izpratne ir ierobežota, kas apgrūtina spēju novērtēt produktus un pieņemt pārdomātus lēmumus. Ko mēs varētu ieteikt, apkopojot mūsu projekta rezultātus, pagaidām laikam vēl starp rezultātus, un arī šī pētījuma rezultātus, runājot par finanšu prātību. Droši vien tomēr ir jāfinansē valsts no valsts puses gribētu redzēt lielāku finansējumu finanšu izglītības uzlabošanai, pie tām ne tikai jauniešiem, protams, bet dažādām sabiedrības grupām, tā skaitā sievietēm, mazaizsargātājiem grupām, varbūt tā skaitā senioriem.
Finanšu iestādēm, tā skaitā Latvijas bankai, Komercbankam un valsts ieņēmumu dienestam jāveicina finanšu prātība ar semināriem un tiešsaistes materiāliem, palīdzot cilvēkiem saprast sarežģītus finanšu iedzienus un efektīvi pārvaldīt savas finanses. Mēs parunājām ar Aigu pirms mūsu pasākumu, un es tā sapratu, ka jūs veiksmīgi arī dariet šo. Mēs arī tagad darām, kā pateica mūsu kolēģi, tā kā tā finanšu izglītošana notiek, ja? Un pagaidām tas ir mūsu aprobācija tikai, bet mēs arī taisamies pēc tam tomēr paplašināt, ja, savu pieredzi un piedāvāt. Mums ir universitātē profesionālas pilnvērtības akadēmija, un tad viņi varētu aicināt cilvēkus, un attiecīgi šo pieredzi mēs taisamies turpināt. Un arī Izglītības un zinātnes ministrijai jāveic mūsuprāt šādi pasākumi, iekļaut finanšu prātību skolu mācību programmās, lai sagatavotu skolēnus personīgo finanšu pārvaldībai. Tur ir budžeta plānošana, ir jāparedz un arī kā veidot uzkrājumus, ieguldījumus, kā pārvaldīt parādus, un šajos jautājumos ir jāorientējas jau laikam sākot ar skolu gadiem. Nodrošināt regulāro pedagogu profesionālo pilnveidību, lai uzlabotu viņu spējas mācīt šīs būtiskas prasmes. Domāju, ka kaut kas tāds jau noteikti tiek veikts, bet kolēģi no ministrijas arī šeit ir, jā, tā kā noteikti varēsiet papildināt, teikto. Paldies par uzmanību, un tad es dodu vārdu. Jā, nākamā mums, kā es minēju, būs par Latvijas pensiju sistēmas ilgspēju, kas ir vairākos izaicinājumus parādīt. Jā, labdien, kolēģi, pensiju sistēmas problēmas kā tādas nebija šī pētījuma fokusā, bet komerciāla pētījuma gaitā mēs iezīmējām svarīgākus izaicinājumus. Zinātnieki parasti vērtē pensiju sistēmu 3 dimensiju griezumā. Tas ir adekvātums, spējā nodrošināt tādu samērīgu ienākumu aizstāšanu, finansiāla ilgtspēja un uzticību un integritāte, un ir pašsaprotams, ka visas 3 dimensijas attīstās miedarbībā un cīņā par tikai viena griezuma uzlabošanu var panākt to, ka cietis pārējais dimensijas, piemēram, cīņā par finanšu ilgtspēju, var zaudēt to adekvātumu vai, teiksim, to pašu uzticību un integritāti sistēmai. Un kā sistēmas galvenos draudus izceļām, protams, demografisko situāciju. Saskaņā ar jaunākiem pasaules datiem pensijas aizvietošanas likme pavisam drīz samazināsies no 56% līdz 24%, un tas noteikti nav pieņēmami arī normatīvu griezumā, jo ir tāds minimālis līmenis, kurām pensija ir jāizstāj cilvēki iepriekšēji ienākumi. Pastāv risks, kā pensiju kapitāla indeks pie negatīva apdrošināšanas iemaksu algu attīstības scenārija var nesekt inflācijas ietekmi, jo kapitāls tiek indeksēts ar indeksu 1, tātad netiek sekta inflācijas ietekme. Tiesa gan ir jāatzīst, kā arī ilgtermiņa perspektīvā, analizējot 2., 3. pensiju sistēmas līmeņa darbību, arī var redzēt to, ka vairākiem fondiem 10–15 gadu laikā šis ienesīgums arī vai nesedz inflācijas iedarbību vispār, un ilgtermiņa tātad pastāv tāds risks, ka arī 2., 3. līmenis var nesekt inflācijas iedarbību.
Tātad arī, ja apdrošināšanas iemaksu algas valstī krīt, bet tāpat laikā pensijas kapitāla indeksam tiek izmantots indeks 1, kapitāls straujāk aug nekā apdrošināšanas iemaksas algas valstī, tas var veidot risku tam, kā arī finanšu sistēmas noslogojums paaugstināsies sakarā ar to, kā es runāju par sociālo budžetu, sakarā ar to, kā būs uzkrātas saistības lielākas nekā šis budžets varēs tajā laikā sekt. Arī ir zināmas problēmas ar uzkrājumu veidošanu, vairākas komercbankas veic attiecīgus pētījumus un arī dati norāda uz to, ka finansiālas drošības pilens netiek veidots, uzkrājuma nav aptuveni 25% respondentu Svetbankas svaigākie dati par to liecina. Vēl viennozīmīgi negatīvs fakts ir tāds, ka sabiedrībā valda skeptiskā attieksme pret pensiju nākotnē, jo ievērojamā daļa Baltijas iedzīvotāju uzskata, ka pensijas viņiem vispār nebūs, ka viņi nenodzīvos līdz pensijai, par to mums liecina SET pensiju gatavības indeks un sistēmas stabilitātei arī dažkārt tiek pieņemtas būtiskas izmaiņas sistēmas darbībā, un arī pēdējie dati liecina par to, ka ievērojamai daļai nodokļu maksātāju tās izmaiņas liecina par negatīvām parādībām, un tās izmaiņas samazina uzticību sistēmai kā tādi. Finanšu prātība bez šaubām daudz ko var palīdzēt, ne finanšu sistēmai, bet pensiju sistēmas stiprināšanu, bet arī ir jāsaprot, ka finanšu prātība ir jāveicina gudri, ka nedrīkst būt tā, ka cilvēks veido uzkrājumus baiļu dēļ vai tāpēc, ka neusticās pensiju sistēmai. Vajag veicināt finanšu prātību, veicināt uzkrājumu veidošanu, bet tā, lai vienlaicīgi arī būtu spēcināta uzticība pensiju sistēmai, un tikai tad tā sistēma strādās tā, kā vajag ilgtermiņā. Paldies, un tad es turpināšu. Kā mēs redzējām, izaicinājumi ir, un tad noslēgumā mūsu pētījuma starp rezultāti, kā finanšu prātība ir saistīta ar pensiju sistēmas ilgspēju. Un mēs kā mērķi paņēmām paskatīties, kā uzkrāšanas un ieguldījumu uzvadība saistībā ar iedzīvotāju pārliecību par savu pensiju plānošanu var atšķirās Baltijas valstīs. Mēs izmantojam divas aptaujas. Sākumā mēs izmantojam OECD aptauju par finanšu prātību, kas pēdējais pieejamais ir 2022. gads, un Latvijas banka ir tā atbildīga institūcija, un arī citās valstīs arī centrālas bankas piedalās. Mēs ieguvām datus jau patieši no OECD, jo mums interesē arī salīdzinājums ar 3 Baltijas valstīm. Dati tika izmantoti mikro līmenī, nevis apkopota veida, bet ko katrs respondents atbild. Un kopumā mēs varam redzēt 3000, un aptuveni katrā valstī ir iedzīvotāju skaits līdzīgs, kas piedalījās šajā aptaujā. Aptauja ir diezgan liela, bet tās aptaujas mēs izmantojam jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu tēmu, tad analizēti mainīgi bija pārliecība par pensiju plānu, tad finanšu uzvedību, un trešais nākamais tas ir valsts, un mums 3 valstis piedalīs. Un ņemot vērā, ka dati nav parametriski, jo ir aptauju rezultāti balstās uz skalām, mēs varam izmantot tikai neparametriskus testus, kas parasti ir grūtāk interpretējami nekā parametriski. Bet tas, kas ir, tas ir, un tas pirmais jautājums par to pārliecību, viņš skar tieši tā, cik pārliecināts esat par to, ka esat paveicis labu darbu, izveidot finanšu plānu savai pensijai. Un šeit mēs varam redzēt, kā valstis atšķirās, 3 Baltijas valstis jau, un
te ir viens ļoti tāds interesants secinājums, ka, ja mēs skatāmies uz pēdējo naudu plānu, redzam, ka Latvija tur ir vairāk 3-5% uzskata, ka viņam nav pensiju plāna. Un tā nav patiesi, viņam ir pensiju plāns, jo redzot, ka viņi ir nodarbināti, viņa tāda vecuma grupa ir, kad viņam ir pensiju plāns. Viņi vienkārši nesaprot, ka viņam ir pensiju plāns, jo tas ir tas otrais pensiju plāns, un ka eksistē pirmais pensiju plāns, to viņi tā kā neapzinās un atbild, ka ne. Un tas arī ir labs rezultāts, ka mūsu iedzīvotāji, tad, ja viņš droši vien pats nav ieguldījis trešajā pensiju līmenī, tad viņš uzskata, ka viņam nav pensiju plāns. Un arī, diemžēl, tāda, mums tā atšķirība veidojas, kad ļoti pārliecināti, mēs Latvijā nedominējam. Mēs kā vairāk esam nepavisam nepārliecināts, neitrāls. Tā kā, diemžēl, tas arī tā mūsu pārliecība, ka mēs esam kaut ko labu izdarījusi, lai dotos pensijā, mūsu iedzīvotājiem Latvijā ir mazāk. Un tad mēs redzējām to vizuāli, bet mums interesē, vai arī statistiski ir atšķirības, statistiski nozīmīgas atšķirības pastāv. Tad redzējām, ka statistiski nozīmīgas atšķirības pastāv starp valstīm. Un visvairāk pārliecināti ir Igauni, tad ir Lietuvā, un tad trešie mums ir no Latvijas. Un tad otrs jautājums bija saistīts, mēs gribējām sasaistīt ar, ja cilvēki ir veikuši kaut kādus jau veikuši investīcijas vai uzkrājumu produktos ir ieguldījuši, un tāds jautājums bija, vai pēdējo 12 mēnešu laikā ir veiktas uzkrāšanas un ieguldīšanas darbības. Te gan bija arī, iespēja ieguldīt vienkārši nauda konta, bet bija arī investīciju jau produkti, parādījies arī iespēja, piemēram, kriptovalūtās investēt akcijas un kapitāla daļas iegādāties, obligācijas, termiņu noguldījumi, tā kā redzam arī ir investīcijas parādās. Un atkal, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad cik mūsu iedzīvotāji ir aktīvi ieguldītāji un investori, mēs redzam, ka mēs atpaliekam pārējiem Baltijas valstīm. Un arī, ja tā ir vizuāla atšķirība, kad mēs veicam arī testus un redzam, ka tā nav tikai vizuāla atšķirība, arī statistiski nozīmīgas atšķirības pastāv starp valstīm. Un tas parāda, ka iespējams tas ir mūsu kultūra, struktūrālas atšķirības, kāpēc mūsu iedzīvotāji iegulda mazāk nekā Igaunija un Lietuva. Tālāk mēs jau ķeramies vairāk tādiem statistiskām metodēm un sākumā paņēmām bināru loģistisko regresiju, lai noskaidrotu, vai cilvēki, kas uzkrāja un iegulda, jūtās pārliecinātāki par savu pensiju nākotnē. Tagad tā ir bināra, mums bija jāsadala visus respondentus divās kategorijas, kas ir pārliecināti un kas nepārliecināts. Un tie, kas neitrāli vai kam nav pensijas plāna vai uzskata, ka viņam nav pensiju plāns, tos cilvēkus mums bija jāizslēdz no aptaujas. Un tad tas neatkarīgais mainīgais bija, kāda tad investīciju produkti vai ieguldījumi jums ir. Un galvenais secinājums ir tāds, ka cilvēka pārliecība par pensiju plānu statistiski nozīmīgi ietekmē tikai valsts piederība, nevis viņa uzkrājuma vai ieguldījuma uzvedība. Tā kā mēs neatradām, piemēram, ja tev ir akcijas vai kapitāla daļas, tāpēc tu jūties daudz pārliecinātāk. To mēs neatradām, bet atradām atkal statistiski, ka, ja tu esi no Igaunijas, tad tu esi daudz pārliecinātāk nekā, ja tu esi no Latvijas. Tad tālāk mēs gājām plašumā, ja negribējām izslēgt tie, kas ir neitrāli vai tiem, kam nav plāna, tad tos arī mēs gribējām ieslēgt, un tāpēc mēs paņēmām multinominālu loģistisko regresiju un tagad noskaidrot, vai cilvēki, kas aktīvi uzkrāja vai iegulda, atšķirās pēc savas pārliecības par pensiju plānošanu. Un tad mums bija iekļauti jau arī vairākas kategorijas, un šī analīze mums ļauj nedaudz procentāli parādīt atšķirības, ko neļauj iepriekšējā metode. Ja, un tāds ir tāds vizuāli, tas ir siltumā grafiks, jau tāds attēls. Un galvenie secinājumi ir tādi, ka Igaunija kalpoja par atskaites punktu, tad mēs salīdzinām arī Igauniju, kur bija vislabākie rezultāti, un tad, piemēram, Latvija, salīdzinot ar Igauniju, mēs varam redzēt, ka pārliecības līmenis ir par 43% zemāk nekā Igaunija, un statistiski nozīmīga tā ir atšķirība. Un salīdzinot ar Igauniju, Latvijā iedzīvotāji
patērētāji biežāk atbild neitrāli, cik viņi ir gatavi, un tas ir par 602% vairāk. Ja mēs salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, tad pārliecības līmenis ir līdzīgs kā Latvijā, arī ir par 52% zemāk, bet neitrālu īpatsvars būtiski neatšķirās no Igaunijas. Un tāds mūsu secinājums, ka finanšu uzvedība pati par sevi nepaskaidro cilvēku pārliecību par pensiju nākotni, bet tā pārliecība vairāk ir saistīta ar valsts kontekstu, un tā informētība, uzticēšanas sistēmai un sapratne par pensiju uzkrājumu struktūru. Bet mēs neapstājamies, mēs gājam tālāk un izmantojam arī Eiropas komisijas aptaujas rezultāti, kas ir Eirobarometrs, arī pēdējie dati ir 2022. Gads. Periodiski drīzumā arī jauni parādīsies, bet mēs domājam, ka tā būtiska atšķirība tik būtiski nebūs. Mēs ceram, ka rezultāti būs labāki, bet es domāju, ka Igauni un Lietuva arī viņi neatpaliks, viņi arī augs. Un tad šoreiz līdzīgi jautājumi, bet nedaudz cits konteksts šajās aptaujās parādās, un tad mēs atkal skatījamies gan finanšu prātību, gan finanšu produktu esamību, gan arī uzticēšanas finanšu starpniekiem, finanšu institūcijām valstīs skatījāmies, kā tas sasaistās. Izmantojam arī dažādus mainīgi, ko paņēmam no aptaujas rezultātiem un izmantojam statistiskas metodes. Un tālāk pie galveniem rezultātiem, ja mēs salīdzinām finanšu prātību un gatavību pensijai, tad mēs redzam, ka Igaunija ir visaugstākā finanšu prātība un arī stabilākā gatavība pensija, jo tie rādītāji ir vislabāki. Latvija ir zemākie rādītāji, un Lietuva varam teikt kaut kur pa vidu atrodas starp Igauniju un Latviju. Un mūsu tāds secinājums, ka starp finanšu prātību un gatavību pensijai pastāv statistiski nozīmīga saistība, taču tas stiprums, tā praktiskā nozīme nav ļoti augsta visas valstis, un tas nozīmē, ka ir citi faktori, kas to ietekmē. Tālāk mēs paskatījāmies, vai ieguldījumi finanšu produktos sasaistīti ar gatavību pensijai, un šeit respondenti varēja izvēlēties, vai viņiem ir privātas pensijas, dzīvības, nedzīvības, apdrošināšana, ieguldījumu produkti, hipotekārie, kriptoaktīvi, vai nav neviena produkta. Un arī skatījāmies, vai ir ietekme uz gatavību pensijai, un secinājums ir tāds, ka finanšu produktu esamība ir saistīta ar augstāko gatavību pensijai visās valstīs, un respondenti bez finanšu produktiem ievērojami biežāk jūtās nepārliecināti par savu finansiālu gatavību pensijai. Starpvalstu atšķirības atkal Igaunijā tie ir lielākais īpatsvars produktu īpašnieku ar strukturētiem uzkrājumiem, un ir augstāka gatavība doties pensijai un ir stabilāka pārliecība. Latvija ir mazāks finanšu produktu lietotāju skaits, īpaši tie, kam ir zema finanšu prātība. Viņam ir diezgan mazas kaut kādas investīcijas veiktas, un visbiežāk sastāvās atbildē, ka viņi ir nepārliecināti, vai arī ir zema gatavība doties pensijā. Lietuva nedaudz aizraujas arī ar spekulatīviem instrumentiem, un tāds interesants atklājums bija, ka arī ar spekulatīviem instrumentiem īstenībā vairāk nodarbojas tie, kam ir zema finanšu prātība. Un tie spekulatīvi tur bija kriptovalūtas, kriptoaktīvi var tā plašāk. Vēl mēs padomājam, ka labi, ja mēs sadalīsim investorus tos ieguldījumus nevis tik daudzās grupās, kā tikko bija, bet mēģināsim viņu sakoncentrēt, tad būs lielāk respondentu skaits katrā grupā, un mēs sadalījam iedzīvotājus kā aktīvi investori, kā aizņēmēji, pasīvi investori un tādi neinvestori, kas praktiski neiegulda. Un paskatījāmies, vai tur kaut kas mainās, un tad mēs atradām, ka statistiski nozīmīgas atšķirības ir starp visām grupām, un starp to, ka viņam ir ieguldījumi un gatavība doties pensijā. Visaugstākā gatavība ir, kas arī nav pārsteigums tie, kas aktīvi nodarbojas ar investīcijām, zemāka tiem, kam nav, un arī aizņēmēji parādījies, un pasīvi investori, viņam tādā vidē pārliecība īpaši apdrošināšanas īpašniekiem, apdrošināšanas produktu īpašniekiem. Un secinājums, ka finanšu produktu esamība
apliecību par finansiālo gatavību pensijai un aktīvai iesaistē finanšu tirgu veicina lielāku drošības sajūtu par nākotni. Un vēl mēs paņēmām vienu tādu, varbūt kā izskaidrojuši, kāpēc varbūt Igaunija cilvēki aktīvāk iegulda un arī finanšu prātība ir augstāka. Tur bija viens jautājums, ko respondenti bija jāatbild uzticēšanas investīciju padomiem, kas nāk no finanšu starpniekiem, no finanšu institūcijām. Un mēs atklājām, ka augstākā finanšu prātība ir saistīta ar lielāku uzticēšanas finanšu institūcijām. Igaunija tā ir visaugstāka, Lietuva vidē, bet Latvija ir zema uzticība. Salīdzinot ar 3 Baltijas valstīm, sanāk mūsu iedzīvotāji arī visai uzticās finanšu institūcijām, kad viņam dod padomu par ieguldījumiem, par investīcijiem. Un uzticēšanas konsultanti atšķirās starp valstīm un ietekmē gatavību doties pensijā, un, diemžēl, zemāka ir, kā mēs redzējām, ir tieši Latvijā. Un apkopojot tādi varbūt vispārēji, protams, ir kā vēl starta rezultātus, ko mēs redzam, un varbūt tas nav tikai pētījuma rezultāts, bet arī ilgadēja praksa, darbojoties finanšu jomā, ir viens stiprināt finanšu izglītību visās vecuma grupās, jo tiešām mēs varam redzēt, ka nekad nav pavēlu iesaistīties, un seniori to var darīt, un seniori interese ir diezgan liela, jo viņi ir aktīvi, viņi komunicē ar pārējiem senioriem, arī ar mazbērniem, un tad viņiem tad parādās arī jautājumi, ka viņi kaut ko grib tādu darīt un iesaistīties finanšu tirgos. Nākamais ir veicināt piekļuvi un interesi par uzkrājumu investīciju produktiem. Tas arī diezgan jau tiek darīts, jo tiešām finanšu tirgi kļūst ļoti pieejami, un ir arī mikroinvestīcijas, ko mūsu bankas piedāvā, kur klienti jau arī apaļojot savus tēriņus, jau dažus centus var novirzīt uz mikroinvestīciju produktiem, kas ir ļoti labs produkts, kur iedzīvotāji var izmantot un turpināt to arī īstenot. Gribētos, lai mūsu iedzīvotāji vairāk uzticās, viņi skaitās finanšu konsultanti, pa lielam tas ir mūsu bankas, pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas, droši vien, visi mūsu finanšu institūcijas. Kad sanāk iedzīvotāji, varbūt pajautā viņiem sākumā, bet pēc tam tomēr mēģina no kaimiņiem, draugiem, no ģimenes pajautāt, noskaidrot situāciju, cik mēs uzticamies. Un rāda, ka tā uzticība nav ne tikai politiķiem, bet arī finanšu starpniekiem. Mums ir diezgan zema uzticība. Mērķīt uz tiem neiesaistītiem, ja mums Latvijā parādās, ir diezgan daudz cilvēku skaits, kas neveic nekādus uzkrājumus, nenodarbojas ar investīcijām. Protams, nāks pret arguments un tāds, ka mums nav naudas, mēs no algas līdz algai dzīvojam, mēs nevaram neko investēt. Tāds varbūt arī dusmīgi komentāri, protams, pēc tā nav, ka, ja tu iesaki investēt, un cilvēks saka, mēs taču nevaram nodzīvot līdz nākamajā algai. Bet to var mainīt, ja mērķtiecīgi pie tā strādāt. Jau, tā budžeta sastādīšana noteikti var palīdzēt daudziem ieraudzīt kaut kādu tēriņu pozīcijas. Viens ir pārvaldīt savus tēriņus, un, protams, otra vienmēr ir iespēja palielināt savus ienākumus. Un tad var arī savus tēriņus nesamazināt, bet vai viena vai otra virziena ir jāstrādā, lai atrastu brīvus resursus un kļūt par pasīviem investoriem. Un es redzu no jauniešu starpā jau ir tā, ka viņiem ir tā ideja, jo influenceri to visu laiku TikTok un YouTube visu laiku runā, kā kļūt par pasīviem investoriem, un viņiem interesi ir liela. Ja? Jo tas tā liekas, ka tu vari nestrādāt, bet kapitāls strādā stāva labi. Ja? Tas kā prasa, ko darīt, un kāda ir pasīva investīciju atdeve. Tā kā interesē ir arī jauniešu vīdu. Kā piekļūt jauniešiem, sākumā jauniešiem, pēc tam, es domāju, arī pieslēgsies arī cita vecuma kategorijas. Protams, mēs izmantojam digitālus rīkus, un jo ērtāk viņus izmantot, jo vairāk cilvēku iesaistīsies. Bet var jau iesaistīties, var jau izmantot, bet ir jāsaprot arī, kāds risks nāks, ja, ka tu var zaudēt tas investīcijas, un ko tu var zaudēt, un kā var ierobežot risku.
Tajā arī nāk tā finanšu prātība, lai cilvēki prot veidot savus portfeļus, kas ir spekulatīva daļa, kas ir ļoti droša daļa, lai ilgtermiņā mēs varētu visi laimīgi to pensiju tomēr sasniegt un nodzīvot un arī dzīvot pensijā. Tāds arī kopumā mūsu pētījuma rezultāts, ko mēs gribējām jums šodien prezentēt. Tad dotu brīdi droši vien paldies. Tā pirmā daļa, ko mēs prezentējam, ir pabeigta. Un nākamā daļa mums paredzēta ir paneļa diskusija, kur mēs vairāk runāsim jau par pensijām, par to varbūt aktuālāku jautājumu, sasāpējušo jautājumu. Mums ir pārstāvi no politikas veidotājiem, tad arī mēs varam pārunāt arī mūsu pētījuma rezultāti, tad jautājumi, kādi, kas ir parādījušies komentāri un jūsu viedokli par to. Tad vai mums tādu nelielu pauzi varbūt paņemt ūdenī, pirms mēs pārējām pie paneļa diskusijas, varbūt dažas minūtes. Jā. Foruma otra daļa ir paneļa diskusija par tādu, vai pietiks pensiju, ka mēs šodien gribam ar jums vairāk arī par pensiju, par izaicinājumiem, ko varbūt nākotnē pētīt, jo mēs vairāk tā konstatējam, ka ir problēmas, ja, bet arī kurā virzienā doties. Un šodien mums paneļa diskusijā piedalīsies pārstāvji no politikas veidotāji, tad no Latvijas bankas mums būs Aiga Rulere, kas par finanšu prātību ir zinošs cilvēks. No finanšu ministrijas mums būs Līga Kļāviņa, Sandra Stagnieri no Labklājības ministrijas, Anželika Dabrovoļska no Svetbankas, Jēliena Muhina no Izglītības un zinātnes ministrijas un Uldis Cerf no Latvijas finanšu nozares asociācijas. Paldies jums visiem, ka piekritāt nākt šodien. Zinu, ka jūs esat ļoti aizņemti, bet tiešām paldies, ka atradāt laiku atnākt. Un mēs sāksim tādu pirmo jautājumu, kas arī prezentācijā parādījies par to pensijas aizvietošanas likmi, kas Latvijā pēc pēdējā pētījuma, kas tika veikts 24. gadā, mēs ticam, tas ir 23. gada rezultāti. Mums tā aizvietošanas likme ir 56%, pēc OECD datiem sanāk, kad ir labi, kad ir 60-70%, tad cilvēks jūtās tāds labi jūtās, nodrošināts, ja, mēs vēl neesam sasnieguši to līmeni, bet mēs esam tuvu tam, tā kā var teikt, ka mēs esam vidēja līmenī, bet kas nav varbūt slikts kopumā, bet OECD prognozes nākotnē ir, ka tas ļoti samazināsies, un kad 2070. gadā mēs tur būsim tikai 204%, kas ir jau ir ļoti zemes līmenis, un noteikti mēs nejutīsimies komfortābli, ja mums būs tāda pensija. Un tāpēc mēs gribam pārunāt, kādas, tiksim, ņemot vērā šo situāciju, ko mēs vai tā situācija pieņēmām un kādas tendences ilgtermiņā sekas sistēmas ilgspēja. Kurš mums grib sākt? Jā. Par jūsu pirmo jautājumu attiecībā uz adekvātumu. Uz jūsu šeit norādītajiem atvietojuma līmenis ir prognozēts, ka kritīsies no 56 līdz 24. Es gribētu vērst uzmanību, ka šajā novecošanās ziņojumā tur ņemts vērā tikai pirmais līmenis. Ja? Šeit nav ņemts vērā otrais līmenis, un līdz ar to tas kritums ir strauji. Adekvātuma ziņojumā šis atvietojums krītās, man liekas, pilnīgi visām dalībvalstīm, bet mums viņš ir viens no straujākajiem un tikpat līdzvērtīgi strauji gan krīze ir Polijai, kur ir šie otrie līmeņi, jo tā, par cik krītās pirmais līmenis, tad daļa tomēr paņem otrais līmenis. Bet tas nenozīmē, ka adekvātums nekrītās, protams, viņš tāpat tās un arī līdzīgi kā citās Eiropas valstīs strauji krītās. Bet šo adekvātumu līmeni ir labāk skatīties tomēr kopā ar to aging reportu, novecošanās reportu. Eiropas komisija publicē arī adekvātumu ziņojumu.
Un, ja mēs skatāmies un gribam vērtēt šo atvietojumu līmeni, tad labāk ņemt ne no tā aging reporta, kur ir tieši uz tām finansēm skatās, bet labāk no šī adekvātuma ziņojuma. Un adekvātuma ziņojumā tur dalībvalstīm ir arī dalībvalsts veikts uzdevums pie dažādiem teorētiskiem atvietojumu līmeņiem. Un šajā ziņojumā parādīts, ka Latvijai teorētiskais atvietojuma līmenis ir cilvēks, kas strādājis no 25 gadu vecuma 40 gadus, pensionējās 65 gadu vecumā un vidējo iemaksu algu valstī, ka viņam šis atvietojuma līmenis krītās no 46% uz 34%. Un tur jau ir ietverot otro līmeni. Jāņem vērā, ka šajā piemērā arī Eiropas komisija ir izmantojusi savus makro pieņēmumus, un kur alga ir apmēram ilgtermiņā uz 4%, kapitāla indeksa, ko indeksētu pensiju, pārsniedz 3% un ienesīgums otrajā līmenī ar 4%, ko prognozēs Eiropas komisija. Jā, tātad to, kad atvietojuma līmenis krītās ilgtermiņā, to jau mēs esam apzinājuši, un, kā es teicu, arī citās Eiropas valstīs. Un līdz ar to šie varianti, kā šie atvietojuma līmeni strauji celt, nav jau daudz. Tur citas valstis pacēla šo iemaksu likmi pensijām, palielina pensionēšanās vecumu, bet uz to Latvija noteikti šobrīd nav gatava. Un līdz ar to jau Labklājības ministrija jau kādu laiku strādā šī bāzes pensijas varianta, kur šī bāzes pensija varētu būt regulārs maksājums pie cilvēka mūža laikā nopelnītās ir sociālās apdrošināšanas pensijas. Un šī bāzes pensija labākajā gadījumā būtu atkarīga arī no darba stāžu lieluma un tiktu maksāta no pamatbudžeta. Protams, tie ir lieli finanšu resursi un jautājums, kurš šādi dabūt, bet šāda bāzes pensija jau ir gan Igaunijā, gan Lietuvā. To es gribēju teikt. Bet es nezinu, man vēl varētu pie tā slaida, kur jūs tos pensiju sistēmas, nevis problēmas, bet tas smagais vārds. Tas pirmais, tas briesmīgais vārds, pensiju sistēmas draudi. Jā. Es vienkārši dažus komentārus par to pirmo, par to atvietojumu līmeni, tur jau es pateicu, dažus komentārus par to otro un trešo, par šo kapitāla indeksu. Es gribēju teikt toreiz, kad mēs pārgājām un likumdošanā noteicām šo kapitāla indeksu 1, tas bija iepriekšējās ekonomiskās krīzes laikā, kad bija šie negatīvi indeksi, un lai neciestu jaunpiešķirtās pensijas, lai viņiem pensijas nekristu strauji kapitāls. Bet tas neroda negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, jo šo vieninieku ir paredzēts turēt, kā arī iepriekš mēs to darījām, tajos gados, kad ir negatīvs indeks, bet nākamos turpmākos pozitīvos gadus mēs tādēļ turpinām turēt līdz 1, kamēr šie negatīvie faktiskie indeksi ar faktiskiem pozitīviem neaiziet līdz 0. Un tad mēs sākam ņemt indeksācijā faktiskos indeksus. Tas ir tieši tāpēc, lai neciest tātad jaunpiešķirtie pensionāri, bet arī, lai līdzsvarot šo finanšu ilgtspēju, lai neradītu riskus. Attiecībā uz šo inflāciju, jā, negatīvajos laikos tātad ir tas vieninieks, bet tas ilgtermiņā tas viss izlīdzinās, un ja mēs paskatāmies to 30 gadus, kā mūsu pensijas sistēma strādā, tur ir vairākas reizes pārslikt indeksācija, ja, tiem pensionāriem ņemot vērā visu kapitāla indeksu akumulēto. To es gribēju teikt par šiem tiem. Paldies, Jā, liels paldies un, protams, liels paldies par aicinājumu šodien šeit piedalīties. Man liekas, par šiem jautājumiem diskutēt vienmēr var dažādās auditorijās, un tas ir jādara. Labklājības ministrijas kolēģi iezīmēja droši vien to redzējumu par šo jūsu izrunāto pirmo punktu. No finanšu ministrijas puses man jāsaka, ka man ir tā privilēģija no vienas puses atbildēt par fiskālo politiku, un no otras puses arī par finanšu tirgus politiku. Un šis jautājums, jāsaka, ka viņš ļoti labi atspoguļojās abās šīs politikās. Ja mēs paskatāmies no fiskālās politikas perspektīvas, tad, protams, ka šis te ienākojuma aizvietojumi, protams, mēs varam
precizēt procentus, bet tas, ka viņi mazinās, domāju, tas ir mūsu izaicinājums ilgtermiņā, un ja jūs skatīsieties, vai šie te aizvietojamības ziņojumi, novecošanās ziņojumi, arī pagājušajā nedēļā valūtas fondā tāds secinājumi pēc kārtējās misijas, protams, ka tā ir viena no tādām būtiskām fiskālās politikas izaicinājumiem, mēs skatāmies tuvākā un tālākā nākotnē. Es piekrītu tam, ka, protams, šajos ciparos nav iekšā otrais līmenis, un, ja mēs paskatāmies perspektīvā, tad, protams, gadiem ejot uz priekšu, tieši šī otrā līmeņa nozīmība tajā kopējā ienākumā palielinās. Un mēs paši zinām, ka veidojot šo otro līmeni, protams, arī tas iemaksu apjoms, kāds bija plānots otrajā līmenī sākumā, uzsākot šo te sistēmas veidošanu, no 10 vai vairāk procentu. Mēs zinām, ka mēs pa gadiem drīzāk varbūt ejam tajā virzienā, ka tas otrais līmeņa iemaksu apjoms tiek mazināts. Un, protams, līdz ar to tā kopējā sistēma zināmā mērā, ko jūs arī labi rādījāt savā slaidā par šiem te dažādiem elementiem vai dimensijām. Protams, ja mēs vienu elementu tajā grozam, tad jautājums, kā viņš atstāja to iespēju uz to kopējo ilgtspēju. Bet saprotot, protams, ka tā fiskālā politikas izaicinājumi mums uz priekšu būs, arī ja mēs paskatāmies, kas ir vajadzības drošības jomā, tad apsveicam, protams, ar iniciatīvu strādājot pie bāzes pensijas, bet, protams, ja tā piemaksa ir no pamatbudžeta, droši vien ir tas jautājums, kur mēs pamatbudžetā ņemam, sveļamies tos resursus, kurus novirzīt, jo, cik man atmiņa nebija ties priekšlikums, tas summas nav arī diezko mazas, lai mēs nodrošinātu. Tā ir laba iniciatīva jautājums, kā mēs spējam sabalansēt kopā visu šīs vajadzības. Un arī, protams, kā mums izdodās arī šis te otrā līmeņa iemaksu apjoms, kas ir šobrīd samazināts līdz 5%, kā uz laiku, ja, kā mēs nonākam atpakaļ pie tā, ka mēs esam vismaz atpakaļ līdz 6%, bet no fiskālās politikas viedokļa to redzu viennozīmīgi kā izaicinājumu turpmākajiem gadiem. Protams, nerunājot vēl par visiem demokrātijas izaicinājumiem, skatoties tādā ilgākā perspektīvā. Es vēl tā iedomājos par to bāzes pensiju, ko grib, jo mums ir ļoti liels īpatsvars pensionāri, kas saņem ļoti zemes pensijas, ļoti zemes. Un es tā domāju, ja tā bāzes, ko tagad kā projektu jūs tur skatāties, saucot ar to minimālu, kur lielākā daļa mūsu pensionāru saņem, tas tāds krietni labāk viņam nākotnē, un tiešām, kurienes to naudu paņemt. Vai arī jūs solat to bāzes tādu, ka nevar izdzīvot tie pensionāri? Nē, tā bāzes pensija, kāpēc tad ir jautājums, kāpēc ir tik mazas pensijas? Tās galīgi mazās, tur līdz 300 eiro, kas ir, tās pārsvarā ir varbūt cilvēkiem, kuriem Latvijas pensija nav vienīgā. Tas ir arī cilvēkiem, kuri summēšanas rezultātā ieguvuši Latvijas pensiju, kā es teicu, kur lielāko daļu varbūt stāži ir pavadījuši Zviedrijā, Vācijā un daļus saņem šeit. Ja, tā kā, uz tām mazām pensijām arī ir jāskatās, jo ja cilvēks ir visu mūžu strādājis un viņš tajā vidējā apmērā to pensiju iegūst. Un tātad, ja cilvēkam ir šī gada 20 gadi, arī valsts to garantēto pensiju, bet bāzes pensija, tātad ir papildus tam, ko cilvēks ir nopelnījis. Ja cilvēkam ir mums teikt vidējā pensija, vecuma pensija valstī 620 pāri eiro, tad tā bāzes pensija domā kā papildus pensija cilvēka nopelnītajai un apdrošināšanas budžetā maksātajai pensijai. Kā regulārs tas ir, mums Laris ir lielāks speciālists, bet es pie saviem vecākiem skatoties visu mūžu nostrādāju, tā pensija arī tur 400, 600, tas nav tas par to, ka viņi nav strādājuši, viņi strādāja visu mūžu šeit savu. Un viņi tikai vēl mazliet uz augšu, tas katru reizi kaut ko tā minimāli pirms 96. Pirms 90. Protams, bet tie ir mūsu pensionāri, kas ir tagad. Jā, līdz ar to arī tā doma tagad ir pie tā bāzes pensijas domāt, bet sākot varbūt tieši ar vecāko galvu. Ar cilvēkiem, kuri ir vecāki, kuri aizgājuši pensijā pirms šī 96. gadu. Jā, tieši par šiem cilvēkiem. Aizgāju jau krietni pēc, bet viņi strādā. Tie, kas
kas aiziet vēlāk, šobrīd aiziet pensijā, tiem tā situācija ir mazliet labāka, bet jo viņi agrāk ir aizgājuši, jo tā situācija faktiski ir sliktāka, jo neaizmirstīsim, ka brīdī, kad minimālā alga, piemēram, bija 28 lati un tā tālāk, varbūt viņš saņēma algā 100 latus, jā, viņš maksāja nodokli, viņam tādā brīdī bija liela alga, bet patiesībā jau tas pensijas kapitāls izveidojas tāds, un kāds viņš ir, un tā kā līdz ar to pateikt, ka lūk, tas cilvēks ir braucis uz Zviedrijā vai tur vēl kaut kur strādāt, tas īsti nav adekvāti. Principā pensionāru vidū ir nevienlīdzība sanākusi ar šo sistēmu, jo paskatāmies elementāri, ja, teiksim, cik mēs šodien varam nopirkt par 100 eiro un cik varēja, piemēram, nezinu, kaut vai 10 gadus atpakaļ, ja, tad tās vērtības patiesībā nav salīdzināmas. Un tā rada tādu diezgan lielu arī neusticību šajā situācijā, jo tas cilvēciņš, kas ir visu mūžu strādājis, ja, viņš ir nonācis, viņš saka, es labi strādāju, es visu es pelnīju un maksāju un viss kārtībā, un redziet, kur es esmu, tur, kur es esmu. Un tas, ka mēs redzam šobrīd šos 620 vidējo pensiju, tas patiesībā ir lielā mērā tieši uz tiem, kas šodien iet pensijā, nevis uz tiem, kas ir iepriekš. Paskatāmies lūdzu šo struktūru, kāda viņi ir. Un turklāt arī cilvēkiem, kuri ir, kā saka, nelaimīgā kārtā piedzimuši kaut kādā citā laikā, viņiem ir ļoti sāpīga šī situācija, jo tā piemaksa par to gadu, kad, kā saka, bija citi laiki, bet jādzīvo jau šajā laikā viņam. Jā, tā piemaksa, ja jūs runājat par to līdz 96. gadam, tā tiek atjaunot pakāpeniski. Tas ir atkarīgs no... Bet redziet, te jau ir tas moments, ja mēs gribam runāt par to ilgspēju, tad jau mums ir jāskatās arī to, ka šī vecākā paudze tālāk runā ar šo nākamo paudzi un nākamo paudzi arī ar saviem bērniem un mazbērniem. Un šobrīd mēs pat dažreiz esam dzirdējuši to, ka šie vecākie cilvēki saka, nē, mazbērniņi, nē, bērniņi, tu redzi, kā bija, es visu mūžu strādāju, es visu laiku to darīju, redzi, kur es esmu, ja? Diemžēl par šo situāciju ir ļoti, ļoti nopietni jādomā un jāspēj redzēt, tas viss tas laukums tā, kā viena bija masa un jāmēģina ir viņu līdz sistēmiski tam visam pieiet. Ir ļoti, ļoti liela nevienlīdzība. Jā, man grūti komentēt, kāpēc ar lieliem darba stāžiem 40 un vairāk varētu būt maz pensija. Tagad garantētā pensija, ko mēs nodrošinām, tas ir pie 30 gadu stāža, pie 300 eiro. Bet man ir ļoti grūti komentēt, kāpēc tiešām cilvēks ir strādājis. Vienīgais, ko es varu teikt, ka līdz 21. gadam, kamēr nebija ieviest šis minimālais iemaksas objekts, kaut kur 1/3 no mūsu iemaksas veicējiem tiešām veic šīs iemaksas tikai līdz minimālās algas apmēram. Tātad 3. daļa no visiem, kas maksāja tās iemaksas, maksāja no tās. Varbūt tur kaut kas ir, es nezinu. Un no minimālā objekta sākot tikko ar ieviešanu, tad višķiņi samazinājās, šis skaits jau ir 1/4 daļa. Tāpat no mūsu sabiedrības 1/4 daļa maksā no minimālās algas. Bet pensija tā ir visu darbu mūsu rezultāts. Viņi ļoti caurspīdīgi tās iemaksas, vienkārši tās iemaksas tiek indeksētas kapitāla indeksam un aizejot pensijā izdalīts uz ģipu. Nekādu tur citas piešķirtas nav. Ja cilvēks ir maksājis, ir liels pensijas. Un ja mēs paskatāmies, tātad pensijas vispār, kā jūs teicat, vidējais apmērs ir 620, tas ir visiem vidējais, un jau piešķirtās pensijas pagājuši, kad bija kaut kur 120, tad 627. Tas apmērs ir, bišķiņi augstāks ir par pārējo, bet ne ļoti augstas. Jo pensijas arī, un šogad mēs indeksēsim, tur var būt lielās pensijas, bet lielās pensijas netiek indeksētas visas. Līdz šim mēs indeksējam pusi no vidējās iemaksas algas valstī par iepriekšējo gadu. No šā gada mēs indeksēsim pilnas jau 98% pensiju. Kad būs līdz algas apmēram, tie indeksācijas griezti jau būs 1480, cik tur sanāk. Paldies, es sapratu, ir komentārs. Jā, es par to pašu gribēju arī varbūt. Pirmkārt, ārkārt ir labi, ka Slaviņas kundze precizēja to, ka šie cipari, kritiens no 56 līdz 24 ir bez otrā līmeņa, to ļoti svarīgi saprast, un bez trešā līmeņa. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Tas tikai rāda to, cik ārkārtīgi svarīgs ir otrais un trešais līmenis.
Droši vien, ka būtu labi redzēt arī šajā kontekstā tos ciparus ar otro līmeni, kādi viņi izskatās, droši vien, ka tādas kalkulācijas var veikt, un tas ir iespējams, ka zināmi pieņēmumi, ka, piemēram, Eiropas komisija, kur pieņem, ka otrajā līmenī pensiju kapitāls augst 4% gadā, manuprāt, tas bija tas viņa pieņēmums. Tā kā tas ir pirmais, lai mēs saprastu to realitāti. Tas bija pirmais punkts. Otrs punkts ir par to, ka tā realitāte tomēr arī, ja mēs mēram pareizi šos ciparus, ieskaitot otro līmeni, tā realitāte tomēr ir diezgan bēdīga. Jā, viņi ir diezgan bēdīgi. Un tad jāpiešķir mums rādīties līdzās no 46%, kādas ir šobrīd, jo šobrīd mēs situācija, kā es varētu saprast no Leitānas kundzes komentāriem, visi neuzskata par perfektu. Jā. Krītoties no 46 līdz 34%, tā situācija kļūst vēl sliktāka. Vismaz, jo mēs ticam Eiropas komisijas prognozēm. Un tad ir jautājums par to, kādas refleksijas un kādas jautājumas tas izraisa. Pirmais jautājums droši vien, tas ir par individu lielāku atbildību pašam par savu nākotni. Tas ir pirmais. Tas ir, protams, politisks jautājums, jo dažiem uzskata par individiem jārūpēs valstī, un daži cilvēki uzskata par individiem jārūpēs viņiem pašiem par sevi. Es tajā jautājumā neiesaistīšos, bet es jau vēršu uzmanības to, ka šie cipari, tad šis kritums no 46 līdz 34% ietverot otro līmeni, tad pensiju adekvātumam, attiecībā pret pēdējo algu. Tas liecina par to, ka tomēr cilvēki ir nopietni jādomā arī pašiem par savu finansu nākotni. Tas būtu, teiksim, tā būtu pirmā refleksija. Otrā refleksija par to, ka droši vien, kad eksistēja kaut kādi jautājumi, runāja par to, vai šāda pensiju sistēma kopumā, kurā šis aizvietojums rādītājs krītās no 46 līdz 34%, var uzskatīt par ilgspējīgu. Jautājumu galā. Droši vien, ka viņi ir matemātiski ilgspējīgi, jo sistēma uzbūvēja kā, ka cilvēki tos 34% dabūs. Tā kā no tā viedokļa matemātiski tur nav kļūdu. Bet jautājums ir, vai viņi ir sociāli ilgspējīgi. Nevis nozīmē, vai sabiedrība pieņems šādu situāciju, kā to risināt. Un tad viens no risinājumiem, protams, kad ir ieviest, kā es pieminēju, vai kā jau tika pieminēt, ka Sabiņas kundze to lieliski aprakstīt, tad ieviest šo te, kā kādos citās valstīs jau ir, attiecīgi to piemaksu, lai sasniegtu minimālo kaut kādu pensijas līmeni, bet šī piemaksa tad jāveic attiecīgi no valsts budžeta, no sociālā budžeta. Tā kā tas pirmais jautājums par to, vai sabiedrība pieņems šādu risinājumu. Un otrais jautājums, protams, par to, ka mēs esam šādā situācijā vispār tikai nonākuši, tikai principā ir darba tirgus situācijas un demogrāfijas. Un faktiski demogrāfija varbūt ir kaut kas, ko mēs nevaram īsā laika periodā risināt, bet darba tirgus ir kaut kas tāds, ko mēs varam īsā darba tirgu risināt. Pasaulē ir ļoti daudz piemēru valstīm, kas aktīvi strādā pie kvalificētu darba spēku importu. Ļoti aktīvi pie tā strādā. Un mums šobrīd diezgan daudz problēmas ar zaļo koridoru funkcionēšanu un daudzām pārējām lietām, tā ka tas tikai, es gribēju teikt, ka ir vēl otra dimensija, par ko domāt, ir, ka šie cipari atkarīgi arī no tā, kāda specifiski darba spēku politika tiek realizēta Latvijā. Tad man ir vēl daži jautājumi par pašu pētījumu, bet to es paņemšu, varbūt to mēs izrunāsim atsevišķi ar pētniekiem par jūsu tām kategorizēšanām, jo vienīgais, ko es vēl gribēju minēt, ka man ir vārds par to uzticēšanās, es domāju, ka ļoti rūpīgi jāsaprot, kā interpretēt tos datus, jo te tika minēts, ka cilvēkiem nav uzticība finanšu padomam, ko viņi saņem, bet es gribēju minēt tikai atkal divus faktus, pirmkārt, kā ir, otrkārt, teiksim, ko saka citas apstāvis, teiksim. Es domāju, ka uzticība finanšu padomdevējiem diezvai var attiecināt kā uzticība finanšu institūcijām. Ja uzticība finanšu institūcijām tiek vismaz 2 reizes gadā mērīga, un mēs to aktīvi darām. Un tā uzticība ir vairāk kā 60% no cilvēkiem un respondentiem Latvijā tieši uzticās finanšu institūcijām pilnībā vai ļoti lielā mērā. Tā kā tas, ko rāda tie dati, ka finanšu padomdevēji varbūt ir runa par kaut kādu vienu specifisku profesiju, teiksim, kas ir, par to es nezinu, tas ir jāizpēj. Bet, es attiecās to vienu specifisko profesiju, tad varbūt daudziem cilvēkiem nav zināms tas fakts, bet, lai vispār būtu par finanšu padomdevēju, ar klientu runāt par finanšu lietām, ir jāiziet diezgan specifiska certifikācija, ko veic īpaša sabiedriskā organizācija, un kas ir process, par ko bankas maksā, un kas ir diezgan prasošs. Viņš ir pilnīgi identisks visās trijās Baltijas valstīs. Tā kā, teiksim, to vienkārši gribētu zināt, tāda ir realitāte. Jūs nevarat dabūt bankas darbinieku, kas jums runā par ieguldījumiem, ja viņš nav izgājis certifikātu. Anželika var... Tas neatiecās uz pensiju konsultantiem. Un tā ir liela problēma. Jo, es domāju, ka kad mēs atnāksim pie pensiju padomdevējiem, mēs tur varētu diskutēt par visu padomdevēju tiešām kompetenti. Tad tas ir kaut kas ir atsevišķi jārisina, tad to es piekrītu. Un pēdējais jautājums, ko Igaunija dara pareizi?
Kas ir tas, ko Igaunija dara pareizi? Kāpēc? Jo visi pētījumi, Latvijas bankas pētījumi parāda, Svetbanka pētījums parāda, ka Igaunija atrausies no Latvijas finanšu attīstībā ļoti būtiski pēdējo 2-3 gadu laikā. Ko Igaunija dara pareizi un ko mēs nedarām? Tas būtu jautājums, ja jūs pētījumā šajā to varētu izpētīties, un mēs to varētu atkārtot, tas būtu piedēļ. Paldies. Vēl par pirmo jautājumu. Es tikai tādu es šeit piekrītu arī Lūdzi par to, ka īstenībā arī esoša situācijā jau nav pārāk rožaini. Ja? Un īstenībā, ja mēs skatāmies uz nākotni, uz to valsts lomu, ka tādu, tas jau nav tikai Latvijā, tas ir vispār pensiju sistēmas vēsturiski uzbūvē. Tā ir būvēta tā, lai nodrošinātu tādu minimumu vai izdzīvošanu. Ja? Un tad, kas notiek, un pat mums ar šo tagad ir jautājums par budžetu, mēs saprotam, ka mums tomēr ir jāaudzē fondvežas pensijas kapitāls un atkal tā ir taisnība ne tikai priekš Latvijas, bet arī priekš daudzām Eiropas valstīm, kur mēs dažādas atskaitas ziņojumus redzam to nepieciešamību audzēt fondvežas pensiju uzkrājumus, kā tādus arī valsts pusē. Un, protams, mēs nonākam pie tā, ka ja indivīds cilvēks vēlas nākotnē nevis izdzīvot uz tās minimālas pensijas, ko tev nodrošinās valsts, te ir jāpaņem tāds jāpaņem. Un man liekas, ka šī pētījuma secinājumi ļoti labi iezīmē, ka tur, kur indivīds ir paņēmis lielāku atbildību, ieņemsim, ir izveidojis savu finanšu portfoli, ir iesaistījis ieguldīšanā, viņš jau kaut ko dara. Attiecīgi, viņš uzņēmis atbildību par savu konkrētu finanšu pārvaldīšanu, kas dod viņam arī labāku un lielāku pārliecību par viņa nākotnē, ja viņš to savu atbildības daļu arī paņems. Ja? Un man tomēr liekas, ka mums joprojām sabiedrībā, kad mēs runājam par pensijām, pirmā asociācija, kas parādās, ir valsts. Ja? Bet man liekas, ka mums arī pie kā mēs jau strādājam, pie kā mums jāturpina strādāt, ka valsts ir tikai daļa no nākotnes pensijas. Ja? Tā ir tas fundaments, higienas, minimums, varam saukt kā vēlamies. Bet, ja mēs vēlamies tādu labāku pensiju, tad mums būs arī pašiem to atbildību jāpaņem un jāsaka veidot, mācīties un tā. Jā, modeļi jau ir dažādi, jo mums tomēr Eiropas Savienībā vērtība ir sociāla ekonomika, un mēs diezgan no valsts uz valsts rēķinam daudz, ko darām, bet, piemēram, Amerikā jau tur arī pensijas ir nelielas, un tur individu lieliski apzinās, bet es tikai neesmu pētījusi iespējams, ka Amerika viņai arī nemaksā sociālās iemaksas, tik lielu naudu, ja tomēr ir paredzēts, ka individs pats par sevi rūpēs. Tad ir jautājums, cik no tas naudas mums ir jāmaksā, ja mēs paši par sevi nākotnē vairāk rūpēsim. Jā, bet mēs esam tajā momentā, pareizi, kur mēs saprotam, ka tā demografiska situācija nav tāda. Mēs redzam, palielam tādu, varam aprēķināt aptuveni, kāda būs mūsu nākotnē. Un šeit būs laikam jāpaņem kaut kādu lēmumu. Vienkārši jāvarot ne pie pirmūžu jautājuma, bet kopumā, protams, par lielāku atbildību pār savu finanšu stāvokli un pensiju noteikti izglītības sistēma šeit palīdz. Bet kā pareizi bija runāt, šeit ir arī par tiem vēstījumiem kopumā sabiedrībā gan no politikas veidotājiem, gan arī no sabiedrības, gan no ģimenes, kas ir tiešām ļoti daudz, kur zināšanas, kas ir iegūtas izglītības sistēma, tieši vien atturās vai tiek pārbaudīti pret reālām situācijām, un tad tur nevajadzētu būt gan kaut kādā veidā citai realitātei, nekā mēs mēģinām arī mācīt. Uzreiz atbildot varbūt uz to pētījumu un ieteikumu izglītības un zinātnes ministrijas programmās iekļaut finanšu prātības jautājumu. Noteikti viņi, es saprotu, ka jūs aptaujājat jauniešus, bet jūs neskatieties, nepētiet tālāk programmas arī. Un tas, ko mums ir izglītības saturā pār finanšu prātības jautājumu, par pensijas jautājumiem, par nodokli, par savu budžetu plānošanu, ir arī praktiski uzdevumi tiešām bērnam jaunietim aprēķināt gan analizēt banku piedāvājumus ar procentu likmēm izdevīgāks un tā tālāk. Un faktiski tas viss sākas arī sākot no 8. klases, kad tiek veidot savs budžets, patalgojums skatīts, atalgojumi dažādas sistēmas. Un tālāk jau 10. klasē, kur ir vidēja izglītība, kad 10. klase ir tā vecuma grupa, kur cilvēks jau varētu būt nodarbināts un varētu būt pirmā darba pieredze, kaut vai vasaras darba pieredze.
tad viņam ir tuvāk jau tie jautājumi ar savu kapitālu, kā veidot to savu kapitālu un kā uzkrāt. Un tad 10. klase ir detalizētāk runa gan par pensijām, par pensiju sistēmām, par pensiju līmeņiem, par sociālu ienākumu nodokļiem un valsts sociālā apdrošināšanas sistēmu un kā šo veidot par uzkrājumiem, par investīcijām. Līdz ar to saturā tas ir iekļauts, bet es saprotu, ka šis saturs visu laiku attīstās un arī papildinās. Un tieši tagad strādā arī darba grupā, kur valsts metodikas centrā atbildīgas metodikas arī apkopo visus priekšlikumus. Un tieši kā reizi ļoti zīmīgi laika 16. datumi ir paredzēti darba grupas sanāksmē. Līdz ar to es noteikti, ka jūsu prezentāciju atsūtīšu, bet ja ir kaut kāda konkrēta priekšlikuma, tad var arī sniegt tālākai attīstībai. Satura jau caur saturu, jo satura veido ne tikai tas programmas, bet, protams, kā es arī pareizi minēju, ko pedagogs pienes mācību procesā, kādi ir praktiskie uzdevumi, un tas viss satura bagātina, bet kā es arī minēju, ļoti daudz ko dot arī un atkarībā no tā, kāda ir pieredze ģimenē. Un ģimenes situācijā ir diezgan noteicoši arī pašu bērnu tālākas iespējas izmantot šo. Bet, ja mēs runājam un mēs paskatāmies kopumu par pratības līmeni, un šeit varbūt arī turpmākajiem pētījumiem ir interesanti paskatīties, kā finanšu pratība kopā iet ar tādu foundational vai pamatprasmu līmenī. Un tur var redzēt arī lielas kopsakarības, ja mēs paskatāmies. Tagad 22. gads bija bagāts uz datiem un arī pieaugušo prasmju pētījums OECD liels, kur arī Latvija pirmoreiz piedalījās aptaujā ar 16 iedzīvotāju 75 gadu vecumā, starptautiski salīdzinošs pētījums pār līdzīgi kā PISA, respektīvi ne tikai aptaujā, bet arī mērot prasmes. Un mērot prasmes, kas ir klasīga prasme, reiķināt prasme un adaptīva problēma risināšana. Un trendi jautājumi parasti ir daži jautājumi, kas arī iekļauj finanšu pratību, kur Latvija pirmoreiz piedalījās, bet to var paskatīties, un kas papildinoši tur arī ir tā sociālā attieksme komponente, kur ir arī Big Five, jeb savu sociāla-ekonomiski raksturojums un lielu demografiskie dati. Un tas, ko mēs redzam, un arī bija veikta analīze vēl pirms Latvijas dalības, ka 50% no 31 valsts iedzīvotājiem nespēja aprēķināt elementārus finanšu pratības uzdevumus. Tas ir kopīgs redzējums Latvijā. Ja mēs paskatāmies, situācija ir tāda, ka ar rēķinātu pratību mēs esam vidēji OECD līmenī, līdz ar to finanšu pratībā arī ir liels cerības, bet tiklīdz mēs skatāmies lasīt prasmi, kur mums ir krietni zem vidēji OECD līmeni un adaptīva problēma risināšana arī zem vidēji OECD līmeni. Tas parāda faktiski tas, ka ja mēs paskatāmies statistikas datus, tad 34% no Latvijas iedzīvotājiem ir grūtības tiešām saprast garākus teikumus, saprast garākus aprakstus, sarežģītākus aprakstus. Un tad ar to vienkārši arī jārēķinās, gan gatavojot, gan informāciju, gan informējot, gan arī veidojot arī mācību saturu par finanšu pratību, gan par citiem jautājumiem. Ja mēs paskatāmies par, piemēram, adaptīvu problēmu risināšanu, tad 35% spēja risināt tādas vienkāršas problēmas, vienkārši lineāras problēmas ar nedaudziem mainīgiem. Un viņam ir sagāda grūtības risinājumu meklēšana, ja mainīgi mainās risinājuma gaitā. Un tas ir kā reizi, ja tev vajag sistēmiski vērot savus ienākumus, savu pensiju līmeņa, plānus, izmaiņas un citus un salīdzinot vēl caur dažādiem vairākam sistēmām, tas varētu sagādāt grūtības diezgan lielu iedzīvotāju. Līdz ar to tas, kas ir caur jauno izglītības saturu, mēs noteikti ir tie jaunieši, kas arī bija atzīmēts, viņi daudz prātīgāk, daudz zinošāki nāk, bet kopumā mums ir daudz visām pusēm darīt, kad izglītot gan par finanšu prātības dažiem aspektiem, gan kopumā.
Tā lasīt prasme pasliktinās tagad jauniešiem? Nē, tas ir pirmo reizi vienmēr. Tas nav mēs nevaram teikt, kā pasliktinās vai veicināri, jo tas ir pirmo reizi mērķis. Ja tāda sajūta, ka jauniešiem ir grūtāk tos tekstus garākus. Es domāju, ka mainās kopumā informācijas uztveramības procesi, jo vairs lasīšana nav lineāra, kā mēs pieraduši lasīt grāmatas, bet tās lasīšanas procesi paliek tādi, ka ir jāuzvērtējas. Gan hipersaitēts, gan tekstos, gan spēt tiešām jau īsāka laika koncentrēties un izraut galveno saturu. Līdz ar to, jā, tas nianses par tos šām lasīšanas brīdī. Es domāju, ka indeksācija mēs varam jautājums jau bija izrunāts, un te mums bija tāds arī aktuāla tēma. Es nezinu, varbūt viņu vairs nav aktuāla, bet kaut kādu laiku atpakaļ runāja, ka tu otro pensiju līmeni atļaut iedzīvotājiem tomēr izņemt. Tagad ir klusums, liekas tāds, vai vēl politikas veidotāji par to runā. Tas viss jau ir nolēms, ka tas nenotiks vairs. Man liekas, ka tas jautājums, protams, kaut kādos kulāros nepārtraut uzpeld. Skatoties varbūt arī kontekstā ar otrā līmeņa ieguldījumu ienesīgumu, tīpaši iepriekšējos gados, bet, manuprāt, arī skatoties uz Igaunijas pieredzes, kas izdarīja tos grozījumus un atļāva to otro līmeni izņemt, man liekas, ka tur arī vismaz no mūsu puses skatoties, kur tie līdzekļi aizgāja droši vien. Es nezinu, vai tā būtu tāda pareiza politikas izvēle arī tādā īstermiņā, bet manuprāt, vēl tagad virzot Labklājības ministrijai grozījums fondētajās pensijās bija kaut kāda potenciāla priekšlikuma par to, ka ļaut izņemt veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tādām lietām. Tā kā viņš jau kaut kur virmo gaisā, bet manuprāt, ka vismaz atbalstīts. Jā, tas, ka sākumā bija, bet tagad arī es arvien vairāk dzirdu masu mēdījos tādu Igaunijas negatīva pieredze. Visu laiku skatu negatīva pieredze. Es saku, ka pozitīva. Vai jums liekas, kā mācību spēkiem, tā ir pozitīva pieredze izņemt otro pensiju līmeni, ka būtu interesanti jūsu viedokli dzirdēt? Izturēt. Vai jums liekas, tas ir Igaunijai pozitīvā pieredze? Kā jums šķiet, kā cilvēki, kas māca jauniešus? Jūs savu viedokli? Noteikti tas nebūtu korekti tagad ieguldināt tautsaimniecībā 8 miljardus vai cik. Bet tas jau nav obligāti visu jāņem, taču cilvēks var neņemt. Es gribēju piebilst par finanšu nozares tādu lomu pensiju sistēmu kopumā. Tagad var novērot tādu interesantu situāciju, kad katrs uzņēmums cīnoties par savu klientu loku kopumā, es noteikti tā domāju, ka pastāv risks, ka finanšu nozare grauj uzticību sev arī. Jo jāpārdomā tas jautājums par to, kā tiek sagatavots pensijas konsultants, tieši konsultants, jo uz vienas stūra veikalā stāv vienas bankas pārstāvis, otrajā stūri cits. Un es speciāli eksperimentēju, veicu pārunas, ko es dabūju. Pensiju sistēma slikta, pensijas nebūs, visi pārvaldītāji strādā slikti. Idejas, tas bija es tikai idejas atspoguļoju, ja. Visi strādā ne tā, kā vajag, ja, bet tieši mūsu bankas fondi tiek pārvaldīti vislabāk par pārējiem. Un sanāk, ka arī finanšu nozarei varbūt jāpadomā par to, kāda būs tās loma, vai teiksim, jūs vēlaties celt pensijas, ja, vai konkurēt savā starpā, jo cilvēkam nomainot sliktu fondu uz labu fondu, ja, tas cilvēks piekrīt teiktam, ja. Es domāju, tā ir ļoti svarīgi, ka piemērots, nepiemērots, bet slikts un labs, tas ir ļoti relatīvs. Jā, piemērots, nepiemērots, nomaina uz piemērot, un te pēkšņi tas piemērotākais fonds sāk rādīt negatīvus rezultātus. Un iepriekšēji nepiemērotā fonda bija labākie rezultāti. Un tieši jauniešiem, jā, viņiem tas grauj uzticību pensiju otram līmenim kā tādam, jā, jo viņi atkal visu sāk uzskatīt par sliktiem. Un finanšu nozare bez šaubām ļoti daudz ko izdara par labu tam, lai celtu finanšu prātību, lai veicinātu izpratni par pensiju sistēmas darbību kā tādu, bet bieži sanāk tā, kā jums savā starpā tā
konkurence. Jā, es varbūt nokomentēšu. Protams, kā konkurence ir ļoti dabiska lieta. Pareizi, ka ir dažādi pārvaldnieki un viens no mērķiem arī noteikti tas, ko dara Latvijas Banka, ir veicināt to konkurenci. Lielākoties ar ko? Ar plānu pārvaldīšanu, ar noteiktām stratēģijām, ar ienesīgumu, ar komisijām. Ja? Tieši tāpēc tas tirgus ir atvērts tādā ziņā, kā arī jauni pārvaldnieki var ienākt, var veidot kaut kādus savus produktus, piedāvāt savus risinājumus. Tādā veidā veicinot to ieinterestību tajā, ka mēs varam mūsu pensiju otrā līmeņa dalībniekiem sniegt labāku servisu beigās vai labāku ienesību. Ja? Bet ņemot vērā to, ja, kā mums ir arī, kā pārvaldniekiem ierobežotas iespējas, piemēram, tos klientus, cilvēkus, dalībniekus uzrunāt. Mēs vispār tikai pagājušajā gadā pirmo reizi esam ieraudzījuši, kas ir tie mūsu klienti, un mēs nevis redzam viņus online, bet reizi ceturksnī mums atsūta milzīgo failu, kuru mums ir jāagregē, jāapstrādā, un tad pēc tam kaut kādā veidā šos klientus informēt par to, vai viņi ir piemērots vai nepiemērots plāns. Jā, tad tālāk mums nav, piemēram, iespējas cilvēku novirzīt vai pārunāt ar viņu kaut kāda digitāla vīdē. Ja digitāla nozīmē, ka mums cilvēki jāizsaka uz Latviju LV, kur nav varbūt ļoti, te arī bija par digitālajiem tīkliem, tur nav varbūt tas draudzīgākā vīde, un mēs pēc tam saņemam no klientiem, piemēram, Svetbānka gadījumā, pensiju klients lielākoties būs arī bankas klients. Mums tur tā korelācija ir ļoti, ļoti augsta. Ja? Bet tad pēc tam banka saņem sūdzību par to, kāpēc man atkal aizskajos to portālu, es neko nevaru atrast, neko nezinu. Ja? Un, protams, ka ir jaunie pārvaldnieki, kur, piemēram, viņiem nav, es tagad varbūt izklausīties, ka es viņus aizstāvu, bet tā nav. Bet ir skaidrs, ka ne visiem ir arī klientu apkalpošanas tīkls, ja? Ir pārvaldnieki, kuri ir bijuši vai ir tikai pārvaldnieks, ja, un tad viņi mēģina kaut kādā veidā tos dalībniekus uzrunāt. Ja. Bet es arī piekrītu absolūti tam, ka tā situācija uz lielveikaliem ir aizvērsta pa tālu. Ja, un mums jau bija sarunas arī ar Latvijas Banku, un arī zinu, ka mums ir padomes līmenī Finanšu nozares asociācijā sarunas par to, kādā veidā mēs šo situāciju varētu teiksim tā, nedaudz uzlabot. Ja tā situācija nav unikāla, tad pirmkārt tieši par ieguldījumu padomu, par specifisku produktu, kas saucās ieguldījumu padomu došana, investment advice. Tas ir regulēta lieta. To var darīt tikai noteikti likumdošanas ietvaros un tikai noteikti speciālisti. Un tur Latvijas Banka uzrauga šo darbību. Savukārt, finanšu pakalpojumus var arī marketēt. Tad ir jautājums, kur ir precīzi tā robeža par to, kad beidzās marketings un kad sākās padomu došana par ieguldījumiem. Un, ja tā lieta praksē nestrādā, kā es saprotu, tur ir daži piemēri tieši par pensiju pārvaldīšanas, par pensiju fondu pārdošanas metodēm tieši lielveikalos, tad tas jautājums ir jāpārunā gan nozarei savā starpā, gan arī uzraugošo institūciju, jo, ja teiksim, tādas pārdošanas formas rada bažas un vai cilvēkiem rada viltot iespēju, ka tiek faktiski dots padomus ieguldījumi, tad tā situācija nav akceptējama. Tas ir ļoti labi, ka jūs to pacēlāt, tā ir viena no tām lietām, par ko droši vien, ka mums būs kopā ar mūsu uzraugošo institūciju un nozarei kopumā jādomā. Jā, cik es sapratu, var izglītot, un tas ir mums jaunies, ka tagad bankas izglītos, jūs nedrīkstat dot padomus, bet jūs varat izglītot. Var marketēt. Un tad tā šī var izglītot, un kāds pēc klients tiešām saprot, ka viņam tikai izstāsta par iespējām, vai viņam to var dot rekomendācijas. Tas ir tādāks lietas, ja banka, aiziet uz skolu vai uz kaut kādu universitāti, kur tiešām stāsta par pensiju sistēmu, es varu tos darīju sentas reizes. Bet tad galā mēs nepiedāvājam produktu. Mēs nesam, kurš ir labs, kurš ir slikts. Mēs stāstam par to, kā veidojas pensiju sistēma, ko iegūta, kāda varbūt vispār ir pārvaldnieki, kur var apskatīties informāciju. Bet galā nekad nenotiks pārdošana vai kaut kāds mārketings kā tāds. Ja mārketings notiek, tad jau tā līdz galam nav izglītošana. Jā, bet klients griežās pašā banka un prasa, teiksim, ko jūs varat piedāvāt. Viņš griežās citā banka, viņš jau padomu grib saņemt, ne tikai izglītot. Bet noteiktais gadījumos tas ir iespējams, un tāpēc arī finanšu institūcijas pastāv, un tāpēc pastāv tā licencēšana, par kuru Uldis stāsta attiecīgi uz ieguldījumu padomu. Bet ar pensiju otro līmeni tur problēma ir tāda, ka likumdošana nav veidota tā, ka pensiju otrais līmenis vispār ir finanšu pakalpojums, un ka viņi var pārdot. Ja? Tā kā sistēma ir izveidota tā, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā vai izplatītājs, piemēram, banka tā būtu, ja, var tikai informēt klientu
var marketēt, var veidot kaut kādas reklāmas, bet pārdošana kā tāda nav noteikta likumā, tāpēc tur līdz galam ir, tā kā nevar salikt tas lietas kopā. Un tad attiecīgi arī nav kaut kādas atsevišķas prasības uz kompetenci. Jaunā likuma redakcijā parādās tāds vispārējais teksts par to, ka vajadzētu būt noteiktai kompetencei, bet, protams, tas ir ļoti tālu no tā, ja mēs skatāmies uz ieguldījumu padomiem. Es nedaudz arī piebilst. Es gribēju minēt arī to, ka, ja mēs skatāmies, tad Latvijā ir 8 pensiju pārvaldnieku un 33 plānu, un arī varbūt tāds finanšu platības nodarbības arī, kas attiecībā uz pensiju, tad bieži vien iedzīvotājiem rodās tas sašķums, tad kurš man plāns jāizvēlās, vai kurš tad tas pārvaldnieks. Un Latvijas banka arī strādā ar iedzīvotājiem, un mēs vairāk tiešām izglītojam, mūsu mērķis nav pārdot nevienu konkrētu plānu, bet mēs vairāk strāsim tiešām par tādu pensiju sistēmu. Lai cik bēdīgi nebūtu, tad, piemēram, ir iedzīvotāji, kas domā, ka no sākuma ir pensijas pirmajā līmenī, tad viņi kaut ko sasnieguši, kā Super Mario, tad jau viņi aizies otru pensijas līmeni, un pašās beigās tas būs tajā pensija trešajā līmenī. Un tas arī, diemžēl, man liekas, derēt skumji, kad cilvēkiem nav tāda kopīga izpratne, kad pensija, kad sistēma, šie plāni viens otru papildina. Un, manuprāt, mums ir ļoti labi tāda iespēja arī, kā man pensija.lv, ko lielākoties cilvēki nezinu, ka tā ir viena vieta, tā ir tāda vienota vietne, kur var iet apstīties, kā šiem pensiju plāniem ir veicies. Tur pasīties arī dažādus prospektus arī par pensiju plāniem. Tā kā, šī arī tāda informācija, ko mēs cilvēkiem stāstam, ka arī, ka var doties par Latviju LV, pasīties testību, kur atrodas tavu pensiju, kurš ir tavs pārvaldnieks, vai tu sakārtos par pensijas jautājumus. Kā šī ir viss tāda informācija, kas ir izglītojoša un ko daram mēs, ko dara arī citas bankas, bet šī ir tāda iespēja, kas mums kopā arī ļauj iedzīvotājiem nodrošināt šīs zināšanas. Protams, ka tas ir ļoti, ļoti apjomīgs darbs, un šāds darbs, ja mēs runājam par pašiem saltiem procentiem, tā kā arī Ļeļa Muki minēt, šīm praktībām, būtībā šīm prasmēm būtu jānāk jau no skolas. Tas uzmēt to, ka tā jau ir nevis mēs skolā stāstām, kā reikināt saltos procentus, bet reāli, kur mēs dzīvē viņu pielietojam. Būsim reāli Latvijā. No 15 gadiem mēs visi esam pensiju otro līmeņu dalībnieki. Man nav izvēlēties, tu gribi būt, vai es negribu būt. Mēs visi esam. Tas uzmēt to, ka tāds jaunieks, kas ir 9. klasē, vasarā strādā, viņš automātiski pensijas otrā līmeņa dalībnieks. Līdz ar to, manuprāt, tas būtu ļoti arī būtiski stāstīt par to iedzīvotājiem, tad viņiem nebūs izmisums iet veikalā pie viena pensiju pārvaldnieku vai pie otru domāt, kurš šajā brīdī labākās. Viņiem būs jau konkrēti jautājumi, ko viņš var uzdot, lai saprastu, kurš viņam būtu plāns, kas viņam ir vairāk piemērotās. Kā varbūt tas arī, uz ko mēs varam kopā skatīties un virzīties. Kā paldies. Man būtu tāda rekomendācija saistībā ar otrā pensijas līmeņa mantošanas iespējām, ka tomēr šis darbiņš nav izdarīts pilnībā, un ka tas būtu tiešām jāpastāsta par to, ka šo otro pensijas līmeni var mantot. Un, es skatoties un strādājot ar studentiem, es gandrīz katrā auditorijā sastopos ar to, ka cilvēki to nezina un nav dzirdējuši. Jo sākotnēji, cik es zinu, bija paredzēts, ka Labklājības ministrija veiks īpašu informēšanu un tā tālāk, bet šī informēšana acīm redzot, kā saka, laikam nav aizgājuši līdz cilvēkiem. Ja? Un tas ir patiesībā ļoti būtisks gan motivators pēc savas būtības, jo ja cilvēks redz, ka gadījumā, ja viņš nenodzīvos līdz aiziešanai pensijā, ka viņi šo kapitālu var mantot, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors. Paldies, ka jūs minējāt arī pēdējā data, ko mēs arī tieši jautājām valsts sociālā apdrošināšana, kas bija šī gada martā, tad kopumā šī iespēja ir ieviesta jau no 2000. gada, tas kā vairāk kā 5 gadu Latvijā, bet pēdējā data liecināja, ka 38% Latvijā sakārto šo pensiju līmeni. Bet, manuprāt, te vēl diezgan liela būtība ir tajā, kad arī iedzīvotājs iet ar Latviju LV, viņam viņš tiek līdz sadarē, kur viņam iespēja tad norāda konkrēti labumu guvēju, tad pie šīm trijām izvēlēm nav sīkāks skaidrojums, ko nozīmē tad, ja es izvēlos konkrētu personu. Tur nav uzrakstīts, ka ja es izvēlos savu uzkrājumu atstāt ar savam vīriem, kad šī nauda viņš šo pensijas uzkrājumu viņš saņems tikai tad, kad viņš dosies pensijā. Tur ir tādi 3 veidi izvēles mums ir dodas, bet viņas nav sīkāk paskaidrotas, un tāda informācija, manuprāt, arī diezgan grūti ir atrodama. Līdz ar to tas arī ļoti būtiski, kas tiešām iedzīvotājiem jāstāst, un par to ir daudz jārunā. Varbūt tā ātri tikai pievienot pie Latviju LV, es domāju, ka tur
vispār runājot par tādu iedzīvotāju ietekmi un to, cik ātri vai cik vienkārši viņam ir kaut ko atrast, tur ir ļoti plaša laukums attīstībai, ja, jo, godīgi sakot, es bieži ietu rēbu paskatīties, bet es nevaru atrast. Es strādāšu katru dienu, bet es nevaru atrast. Un tas ir tiešām tas grūts uzdevums. Man liekas, ka šo tādā lielākā kontekstā vajadzētu paņemt, kā šo varētu sakārtot. Šogad plānojās, katru Latvijas bankā plānojas pensijas nedēļa, šogad plānojās, kas būs 1. decembra nedēļā. Mēs aicinām noteikti arī gan bankas, gan arī sadarbības partnerus kopā par to runāt, vairāk uzrunāt Latvijas iedzīvotājus. Un šogad noteikti būs arī atkal viena no tādām top tēmām, par ko mēs runāsim tieši saistībā par mantojumu. Kā tas būs noteikti tās, tiešām liels paldies arī tie, kas iesaistās katru gadu, kā arī mēs labprāt sadarbojamies ar citiem, kas nāk iesaistīties un runāt par šo plašākai autoriem un informēt iedzīvotājus. Jā, bet es arī šeit gribētu pateikt to, ja jūs pareizi teicāt, 39% izdarījuši to izvēli, pārējie to nav izdarījuši, bet varbūt tā arī ir bijusi viņa izvēle, jo, ja cilvēki nenodod mantošanā, tad tas aiziet uz speciālo budžetu un tiek aprēķināts apgādnieku zaudējumu pensiju. Ja? Tieši konkrēti viņam apgādnieku zaudējumu pensijas un līdz ar to arī varētu būt šāda cilvēka izvēle. Un es nezinu, pajautāšu aģentūrai, vai tiešām tur ir vajadzīgs vēl kaut kādi paskaidrojumi, jo toreiz aģitācija, nevis aģitācija, bet tie skaidrojumi un informatīvā kampaņa ieviešot šo mantošanu 20. gadā, sākot bija gan no Labklājības ministrijas puses, gan no aģentūras puses. Turpat, man liekas, turpat video materiāli. Lai mēs pilnīgi konsekventi varētu būt pārliecināti par to, ka cilvēks ir apzināti izdarījis izvēli, tad tādā gadījumā tad nevis pieņemot, ka viņš tomēr ir zinājis, bet tad viņam ir jāatzīmē par to, ka viņš ir apzināti izvēlējies vienalga kuru variantu, un tad mēs tiešām esam pārliecināti. Jo pretējā gadījumā mēs pieņemam to, ka viņš ir zinājis, bet nevis esam būtībā varam tiešām adekvāti pārliecināties par to, ka viņš to pārvalda un viņš to saprot. Ja? Tā kā šī gadījumā varbūt iet drusciņi savādāk, lai būtu atzīmēts. Bet, protams, Latvija LV ir ļoti smagnēja, ļoti nērta lietošanā. Tas ir pilnīgi brīžam, es domāju, vienai daļai cilvēku un neiespējamā misija tur tikt galā kaut ko. Es varbūt vēl pēdējo attiecībā saistībā ar mantojumu arī veidot nodarbības, ko es saprotu, kur ir problēma, ka cilvēkiem jautā, vai tu esi sakārtojis savu mantojumu, šak jā, esmu izdarījis. Un tagad, teiksim, nodarbībā, kurus vadu, tad mums ir kā praktiskā daļa. Un tagad cilvēks apskatās, vai viņš tiešām sakārtos pensiju otro līmeni, viņš saka, nē, es to neesmu izdarījis. Jo kāpēc Latvijā, varbūt jūs arī zināt, ka pensiju otrajā līmenī, lai mēs norādītu labumu guvēt, tas jādara caur Latviju LV, bet pensiju trešajā līmenī, lai mēs norādītu labumu guvēt, tas mums jādara tad būtībā bankā, ieteņbankā pie pensiju trešā līmeņa līguma grozījumiem. Bet cilvēkiem Latvijā liekas, ka ir viena pensiju sistēma. Un to, ja es vienā vietā atzīmēju tomēr savu izvēli, kad es vēlos, lai šo kapitālu kāds mantot, kāpēc man jāiet divās dažādās sistēmās un jāatzīmē, ka būtībā ir dažādas izvēles. Manuprāt, šis arī tas, kas iedzīvotājus maldina un iedzīvotāji to tiešām arī ļoti mozina. Mana pensija LV nemaz nav trešais līmenis. Nav, tā ir otrais. Gribētu uzsvērt. Nē, mana pensija LV. Ir mana pensija LV projekts Latvijas bankai reizē, un ar laiku arī datu parādīsies. Parādīsies, jūs vēl kaut kādu laiku atpakaļ skatījus un neatradat. Jā, tas nebūs varbūt uzreiz, mēs tikai nesen runājam ar Latvijas banku, Latvijas bankas strādāt pie mana pensija LV pārējais. Jā, tas būtu labi, ja man liekas, ka pēc tā, ko mēs redzējām, tā būs tiešām moderna, viegla uzturama lapa. Cilvēkiem tam vēl bišķi jāpagaid, bet tas ir procesā, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti pozitīvs. Jā, es domāju, ka mēs uz šīs pozitīvas nots arī varam pabeigt un cienests ir sagatavots arī. Paldies, kā nāc.